Dienās, kad caur mākoņiem iespīd kāds saules stars, ielās atskan mūzika. Ja vecpilsētas sirdī tā ir ģitāras stīgu trinkšķoņi, tad jau dažus soļus tālāk akordeona taustiņu radītā melodija. Ielu mūzika ir pilsētas vizītkarte. Tā uzskata bijušais Latvijas Nacionālās operas korists, operas kora arotbiedrības priekšsēdētājs Harijs Kalniņš, kurš savulaik nevien spēlējis galvenās lomas uz operas skatuves, bet pat režisējis savus iestudējumus un piepelnījies arī kā ielu muzikants. Piemēram, vācieši, redziet, augstākā pilotāža, var teikt, ir tā. Ja ir solists, ja ir grupa, vai blīca, kā sauc mūzika, ja, tad ir tā. Nevis meta instrumentu kārbā, vai cepure, bet iedod rokās. Un tā es, teiksim, dziedu Šubertu, ja, to Das Wandern ist das Müller, das Wandern, tas pavada, ja. Bērni pienāk klāt, mācīt to Šubertu, to 10 tos vārkus savus rokās. Tas nepazemo tevi, ka tu iemet tu cepuri kaut ko sūdu, ja, šitā vārds. Es to neuzskatu. Piemēram, es neuzskatu to par ielu mūziku, ka mūzika, kas ir vienkārši uz ielas. Tas ir visdemokrātiskākais veids tādā nozīmē, ka, teiksim, tu nepēc biļeti, tu neko tur, var sakot, gribi klausies, gribi neklausies, gribi maksā, gribi nemaksā. Tu neesi nopircis par naudu biļeti un tagad mocies tur, ka, boža moj, kāpēc es te vispār atnācu un kas tas vispār ir. Bet tam ir jābūt līmenis. Ja tas nav līmenis, tad tas ir, un tāpēc labāk ielu mūziķi, reāli viņi profesionāli. Ko prasa labu muzicēšanu ielās? Divas lietas. Vispirms, ka tu vari, un otrs prasa, lai tu esi tāds fraņkunstnieks, jo tas ir brīvmākslinieks. Cik tas ir organiski, tas ir ļoti svarīgi. Tikko acis melos tā braucamā publika. Pieksim tā, ja tu uzstātos uz skatuves un zālē būtu gaisma, pusi no tā, ko tu tur dari uz skatuves, tev vajadzīga šī vientulība. Saprot, tu nevar dabūt, lai iela kāda viņa nebūtu, bet tur autobuss aizbrauc. Kaut vai viņš ir, kā sakot, kāja. Un iela tas ir tas pats, tikai pretējā virzienā. Ja? Ja šeit ir, teiksim, introvertais virziens tāds, tad iela ir pilnīgi ekstra. Saprotiet, gaida jau ne tikai šovu gaida, šovu priekšnesumu. Ne jau tikai tas, ka tur nodzied vai kaut ko, bet kaut ko tādu, kas halo. Ziniet, kas man šausmīgi patika? Te vienu vakaru bija Misters Beans Francijā. Un es pateikšu, labi, var ņirgāties par to, var tur saprotiet, un pēkšņi nāk tā Lauretis, tā arī tur Giannis Kiki, ja? O mia bambino caro, mi piace bella, bella. Bet tas pat ir interesanti. Tas būtībā know-how, tas ir saprot, tas ir ģeniāli. Tādam cilvēkam, kas mūžīgi neienāks operā, bet šī mūzika viņam caur šito te viņš paskat, ko viņš uzstās. Ir kā, kaut kāds muļķības humoru, bet ar šito, tas ir spoži.